Pils Blīdenes muižas pils, vāciski Blīden. Tā ir ampīra stilā celtā kungumāja, kas atrodas Saldus novada Pils Blīdenes ciemā. Pirmās ziņas no 1716. gada. Tā piederēja Kēzelingu dzimtai, tad grāfam Žanno von Mēdamam, tad pirstam Otto von Līvenam. Līvena meita apprecējās ar Otto von Vālu, kas arī palika saimniekot līdz zemes reformai. Otto von Vāls ierīkojas lielo parku ar daudziem egzotiskiem kokiem. Parks tagad ir nekopts un aizaudzis. Attālāk bija izvietots Dzirnavu saimniecības komplekss, doktorāts, siltumnīcas, brūzis. 30. gadā bija saglabājušies telpu sienu un griestu gleznojumi, parkets, kā arī 8 balti glazētas un reliefas podiņu krāsnes. 39. gadā šeit tika izvietota alkoholiķu un narkomānu labošanas iestāde. Otrajā pasaules kara laikā šeit bija Lielkauja, kuras laikā ēku stipri sašāva. Pēc kara visa greznība pilnīgi pazuda. Tad mitinājās mežstrādnieki, tad stāvēja tukša, tad ugunsgrēks, pansionāts Blīdene un atkal ugunsgrēks. 93. gadā ēku privatizēja. Kopš tā brīža pils stāv tukša un izpostīta.